Slavenības bieži sniedz intervijas, lai popularizētu savas jaunākās filmas, albumus vai TV šovus, kas ir labs veids, kā informēt savus fanus par to, pie kā viņi ir strādājuši. Taču ir gadījumi, kad neviens nevarēja paredzēt, ka tā būs viņa pēdējā intervija pirms viņa traģiski aizgāja mūžībā. Numur 10. Carrie Fisher vienmēr tiks atcerēta par savu princeses Leijas Orgānas lomu Zvaigžņu kara filmu sērijā, un daudzi filmu fani uzskata viņas sniegumu par visprecīzāko un baudāmāko. Fishere bija citas lielā ekrāna ikonas, Debijas Reinoldas meita, kura viņa audzināja viena pati pēc tam, kad viņas laulība izjuka, kamēr Fishere vēl bija ļoti jauna. 1973. gadā viņa sāka uzstāties Brodvejā, kad kopā ar Reinolds piedalījās mūziklā Irene. Viņa kino debitēja filmā Šampūns 1975. gadā un 2 gadus vēlāk ieguva savu izrāvienu lomu kā princese Leja. Filma uzreiz kļuva par sensāciju, un viņas vārds acu mirklī kļuva pazīstams ikvienam. Viņa ātri ieguva milzīgu fanu pulku, un šo lomu atkārtoja vēl vairākās Zvaigžņu karu filmās. Viņa piedalījās arī citās labi zināmās filmās, piemēram Blūza brāļi, Vīrietis ar vienu sarkanu kurpi un Kad Harijs satika Salliju, minot tikai dažas no tām. Taču slava un bagātība, ko viņa bija iegūs, nāca arī ar zināmiem trūkumiem, kā tas bieži mēdz būt. Diemžēl viņa sāka paļauties uz nelegālām vielām, un viņai tika diagnosticēta bipolāri traucējumi, par ko viņa runāja savā pēdējā intervijā ar BBC sarunu šovu vadītāju Graham Nortonu. Viņa runāja arī par šīm problēmām savā pirmajā grāmatā, kas saucās Postcards from the Edge, un tika publicēta 1987. gadā. Vēlāk romāns tika ekranizēts filmā ar Meryl Streepu galvenajā lomā, un nākamo 7 gadu laikā Fisher izdeva vēl 2 grāmatas. 1990. gadā viņa sāka strādāt kā scenārija pārstrādes speciāliste un uzrakstīja autobiogrāfisku vienas aktrises izrādi ar nosaukumu Wishful Drinking, kas vēlāk tika iestudēta Brodvejā. Viņa izdeva vēl 2 grāmatas pirms savas pēdējās intervijas ar Nortonu, kuras sniedza 2016. gada 9. decembrī. Viņa runāja par to, ka bija atradusi dažus savus vecos dienas grāmatas ierakstus gadu desmitiem pēc romāna ar aktieri Harrisonu Fordu, un atzīmēja, ka viņai toreiz bija tikai 19 gadi, kamēr viņam bija 33, un viņš bija precējies vīrietis ar bērniem. Vēlāk Nortoni jautāja, kāpēc viņš neuzdeva vairāk jautājumu par šo romānu, uz ko viņš atbildēja, ka nav tur, lai iztaujātu Fisheri, un nolēma drīzāk ļaut sarunai starp viņiem ritēt raiti. Viņš piebilda, ka intervijas dienā Fisher jutās slikti un gandrīz atcēla savu piedalīšanos, bet beigās nolēma tomēr ierasties un spēja sniegt labu interviju, nezinot, ka tā būs viņas pēdējā. Nortons norādīja, ka pēc intervijas beigām, kad Fishere devās prom, viņš novēlēja viņai visu labu un teica, lai viņa ātri izveseļojas. Bet tikai dažas nedēļas vēlāk viņš saņēma ziņu, ka Fisherei bija bijis sirdslēkme, kas prasīja viņas dzīvību. Viņš atzina, ka viņam vajadzēja ilgu laiku, lai samierinātos ar viņas aiziešanu, un ka viņš būtu uzdevis citus jautājumus, ja būtu zinājis, ka tā ir viņas pēdējā intervija. 9. vietā. The Notorious B.I.G., pazīstams arī kā Biggie Smalls, bija labi zināms reperis, kuru bieži piemin vienā elpas vilcienā ar Tupaku Šakuru, jo abi mākslinieki bija iesaistīti rūgtā konfliktā, kas nekad netika atrisināts. Savā pēdējā intervijā Smalls atzina, ka nožēlo konfliktu, jo uzskatīja, ka strīds starp viņiem ir aizgājis pārāk tālu. Viņš vēlējās tikt pāri mediju izraisītajai ažiotāžai, taču viņam nekad netika dota šī iespēja. Smalls dzimis kā Christophers George Laturs Wallace, Bruklinā, Ņujorkā, 1972. gadā, un lielāko daļu bērnības pavadīja augot Bedfordas rajonā. Pēc visa spriežot, viņam skolā veicās labi, taču viņš nolēma pamest mācības, pēc kā sāka tirgot nelegālas vielas, lai nopelnītu iztiku. Brīvajā laikā viņš eksperimentēja ar repošanu un galu galā ierakstīja demo ar vārdu Biggie Smalls. Tajā laikā viņš un Seans Combs strādāja Uptown Records. 1993. gadā Smalls saņēma savu pirmo ierakstu līgumu ar Bad Boy Entertainment. Viņa pirmais albums tika izdots ar vārdu The Notorious B.I.G. 1994. gadā, un tas viņam atnesa Grammy nomināciju kā labākajam repa solo izpildījumam. Pēc tam viņš sāka sadarboties ar labi pazīstamiem nozares pārstāvjiem, tostarp Michaelu Jacksonu un Maryju J. Blige, kas viņam nodrošināja vēl lielāku fanu bāzi. Turpmākajos gados viņš bija nozīmīga persona Austrumkrasta hip-hopa ierakstu kompāniju atdzīvināšanā, kuras bija aizēnotas Rietumkrasta kompāniju dēļ. Un drīz vien abas grupas sāka strīdēties. Tieši tad sākās sāncensības starp Smalls un Šakuru, kurš agrāk bija viņa draugs.
1997. gada 24. februārī viņš bija aizņemts ar mūzikas video ierakstīšanu, kad sniedza interviju BET raidījumam Rap City. Viņš minēja, ka pēc 2 gadu pārtraukumu grasās izdot dubultalbumu ar nosaukumu Life After Death un cer, ka tas parādīs viņa daudzpusību kā māksliniekam. Viņš runāja par savu pagātni un to, kā agrāk viņam vissvarīgākais bija tikai nopelnīt naudu, kā arī to, ka beidzot ir ticis galā ar daudzām dusmu problēmām, par kurām saskārās savā iepriekšējā albumā. Viņš piebilda, ka vairs nerūpējas par naudas pelnīšanu vai darbošanos uz ielas, un ka viņš ar nepacietību gaida jaunu sākumu. Tad viņam jautāja par viņas sāncensību ar Shakuru, kurš 1996. gadā zaudēja dzīvību apšaudē no braucošas automašīnas. Viņš piebilda, ka cer, ka sāncensības starp abiem drīz beigsies. Bet, pametot ballīti Losandželosā 9. martā, tikai 13 dienas pēc savas pēdējās intervijas, Smalls arī tika uzbrukts apšaudē no braucošas automašīnas, kurā viņš zaudēja dzīvību. Līdz pat šai dienai persona vai personas, kas ir atbildīgas par uzbrukumu, nav identificētas, lai gan ir izteikti minējumi, ka tas tika organizēts kā atriebība par uzbrukumu Shakuram. Tāpat ir izteikti minējumi, ka vīrietis, kurš atņēma dzīvību Smallsam, bija Bordels Fosse, bandas loceklis, kurš zaudēja dzīvību 2003. gadā. Taču tas joprojām ir tikai minējums, jo lieta nekad netika atrisināta. 8. vietā. Daži mūziķi strauji kļūst pazīstami, pateicoties lipīgai dziesmai, kas īsu brīdi paliek populāra, kamēr citi, piemēram Velsas dziedātāja Bonija Tailere, joprojām ir nozares ikonas gadu desmitiem pēc savas pirmās hīta dziesmas. Tailere, kuras īstais vārds bija Gaynor Hopkins, dzimusi Skjunas ciematā Svonsijā, Velsā 1951. gadā. Jau pusaudzes gados viņa ietekmēja spēcīgas sieviešu dziedātājas, piemēram Tīna Tērnere un Dženisa Džoplina, un viņa sāka tiekties uz dziedātājas karjeru. Viņa uzstājās krogos Dienvidvelsā un galu galā izveidoja grupu ar nosaukumu Imagination. Vienā no koncertiem viņa atstāja iespaidu uz talanta meklētāju vārdā Rodžers Bells, un viņa ieguva ierakstu līgumu ar RCA Records. Dziesmu Lost in France uzrakstīja viņas menedžeri, un tā kļuva par viņas pirmo lielo hitu, bet 1977. gadā viņa izdeva savu pirmo pilna garuma albumu ar nosaukumu The World Starts Tonight. Viņa sāka doties koncertūrēs, taču drīz saprata, ka ilgstoši ceļojumi un nepārtrauktas turnejas sāka ietekmēt viņas veselību. Viņai bija izveidojušies balss saišu mezgliņi nepareizas dziedāšanas tehnikas dēļ, un viņa nolēma veikt operāciju, lai šos mezgliņus noņemtu. Viņai tika ieteikts 6 nedēļas pēc operācijas klusēt, taču vienā neapmierinātības brīdī viņa iekliedzās, kas uz visiem laikiem izmainīja viņas balsi. No tās dienas viņas balsī parādījās aizsmakusi nokrās, ar kuru viņa kļuva slavena, un tā pirmo reizi bija dzirdama viņas nākamajā albumā Heaven, kas tika izdots tajā pašā gadā. Viņas nākamais singls It's a Heartbreak kļuva par pasaules mēroga hitu, un tā pavadošais albums ASV tika pārdots vairāk nekā 500,000 eksemplāros. Pēc tam viņa sāka just, ka viņas skanējums ir iestrēdzis, un nolēma sākt sadarboties ar leģendāro producentu Džimu Steinmanu. Viņas nākamais albums Faster Than the Speed of Light uzreiz nonāca apvienotās karalistes topa 1. vietā, un viņa kļuva par superzvaigzni. Tam sekoja iespējams viņas ikoniskākais albums ar nosaukumu Total Eclipse of the Heart. Viņa turpināja izpildīt šo tituldziesmu visas savas karjeras garumā, un savā pēdējā intervijā atzina, ka nekad īsti nav nogurusi to dziedāt. Viņa turpināja uzstāties filmu skaņu celiņos, videospēlēs un televīzijas šovos kopā ar citiem māksliniekiem, piemēram Tīna Tērnere, un vēlāk ar lieliem panākumiem iedziedāja arī coverversijas dažām viņas vēlākajām dziesmām. 2026. gada februārī Tailere piedalījās intervijā ar Lorēnu Kelliju no Lielbritānijas ITV, kuras laikā viņa norādīja, ka joprojām mīl to, ko dara, un ar nepacietību gaida savas jaunās tūres sākumu apvienotajā karalistē. Viņa piebilda, ka pēc tūres beigām iespējams nedaudz palēninās tempu un atkārtoti uzsvēra, ka viņai ir bijusi brīnišķīga dzīve un viņa neko nemainītu. Taču 2 mēnešus vēlāk viņai nācās steidzami nokļūt slimnīcā, pēc tam, kad tika konstatēts, ka viņai ir perforēta zarna. Pēc neatliekamās operācijas viņa tika ievietota mākslīgā komā, no kuras pamodās 15. jūnijā. Taču viņa bija attīstījusies infekcija. 8. jūlijā viņa aizgāja mūžībā 75 gadu vecumā, atstājot daudzus savus fanus neticībā. 7. vietā. Daudzi cilvēki uzskata Heath Ledgeru par vienu no savas paaudzes izcilākajiem aktieriem, taču ne visi zina, ka viņa aktieru karjera smagi kaitēja viņa veselībai. Neskatoties uz to, viņš savā pēdējā intervijā apgalvoja, ka turpina dzīvot šodienai katru dienu un joprojām mīl savu izvēlēto profesiju.
Ledgers bija dzimis Pērtā, Austrālijā, 1979. gadā. Viņš iemīlēja aktiermākslu mācoties pamatskolā un 17 gadu vecumā pārcēlās uz Sidneju, kur sāka strādāt, lai kļūtu par nopietnu aktieri. Viņš ieguva savu pirmo lomu ziepju operā Home and Away, pēc kuras uzņēma nelielas lomas tādās filmās kā Two Hands. Viņš pirmo reizi parādījās Holivudas filmā 1999. gadā komēdijā 10 lietas, kas man nepatīk tevī. Teju vienā naktī viņš ieguva miljoniem fanu. Vēlāk viņš atzina, ka baidījās tikt ielikts viena tipa lomās, tāpēc sāka piedalīties atlasēs filmām, kurās viņš varētu atveidot atšķirīgus tēlus. Viņš tika izvēlēts amerikāņu revolucionārā kara kareivja lomai Mela Gibsona filmā Patriots un skateboarda braucēja lomai filmā Dogtownas valdnieki. 2006. gada filmā Konfekte viņš tika izvēlēts narkomāna lomai, un pēc uzstāšanās filmā Brokbekas kalns viņš tika nominēts Zelta globusa un Amerikas Kinoakadēmijas balvai kā labākais aktieris. Tam sekoja tas, ko daudzi Heatha Ledgera fani uzskatīja par viņa ikoniskāko sniegumu. Viņš tika izvēlēts Džokera lomai 2008. gada Batmana filmā Tumšais bruņinieks, un šī loma smagi ietekmēja viņa garīgo un fizisko veselību. Savā pēdējā intervijā, kas notika 2007. gada septembrī ar Čaku Kratsu, labāk pazīstamu kā Chuck the Movie Guy, viņš runāja par savu gaidāmo filmu. Es tur neesmu ir Boba Dilana biogrāfiskā filma, kurā viņš atveidoja Robiju Klārku, izdomātu tēlu, kuru iedvesmojusi Dilana egoistiskā puse. Viņš norādīja, ka loma sākotnēji tika piedāvāta citam aktierim, kurš nolēma atteikties, pēc kā Ledgers pajautāja, vai varētu ieņemt viņa vietu, jo vēlējās būt daļa no šī projekta. Viņš runāja par Dilana dzīves un personības mistiku, kā arī par to, ka biogrāfiskā filma tika uzrakstīta tā, lai godinātu Dilanu, nevis vienkārši koncentrētos uz viņa dzīves negatīvajiem aspektiem. Neviens nevarēja paredzēt, ka šī būs viņa pēdējā intervija pirms viņa traģiskās aiziešanas, vai arī to, ka Es tur neesmu būs pēdējais projekts, kurā viņš piedalīsies. 2008. gada 22. janvārī viņa mājkalpotāja un masiere atrada Ledgeru bezsamaņā viņa gultā Ņujorkā. Viņas izsauca ātro palīdzību, bet, kad mediķi ieradās, 20 minūtes vēlāk viņš jau bija miris. Tika noteikts, ka nāves iemesls bija nelaimes gadījums, jo viņš nejauši bija lietojis pārāk daudz viņam izrakstīto medikamentu, kas bija paredzēti bezmiega, trauksmes un elpcena infekcijas ārstēšanai. Ziņas par viņa aiziešanas satricināja nozari, un vairāk aktieri vēlāk atzina, ka tas lika viņiem mainīt savu dzīvesveidu uz labu. Ledgers bieži tiek pieminēts līdzās citiem traģiskiem aktieriem, piemēram, Jamesam Deanam, un nav šaubu, ka viņa mantojums dzīvos vēl daudzās nākamajās paudzēs. Numur 6. Kad slavenā aktrise Britnija Murphyja aizgāja mūžībā, daudz jautājumu palika neatbildēti, jo apstākļi ap viņas slimību un ārstēšanu tika uzskatīti par ļoti neparastiem. Viņa pirmo reizi guva panākumus kā aktrise, kad tikai 14 gadu vecumā kļuva par pastāvīgu aktieru sastāva dalībnieci seriālā Draksela klase. Viņa guva izrāvienu savā karjerā, kad tika izvēlēta lomai filmā Neizpratnē kopā ar Alicia Silverstone. Un pēc tam viņa ieguva vēl lielākas lomas. Murphyja piedzima Atlantā, Džordžijas štatā 1977. gadā. Viņas tēvs bieži nonāca cietumā, jo bija iesaistīts organizētās noziedzības sindikātos. Viņa kopā ar māti nolēma atstāt šo dzīvi aiz muguras un pārcēlās uz Edisonā, Ņūdžersijā, kad viņai bija 2 gadi. Šeit viņa atklāja mīlestību pret uzstāšanos, un saprotot, ka viņai ir talants, māte viņu pieteica Vernas Folleras deju skolā, kas atradās kolonijā. Viņa saņēma nepieciešamo apmācību, lai veidotu aktrises karjeru, un 12 gadu vecumā viņa tika izvēlēta vairākās reklāmās. Viņa šķita dabiski piemērota situāciju komēdijām un parādījās gan Murphys Braunas šovā, gan arī seriālā Puisis satiek pasauli, kuri abi savā laikā bija ārkārtīgi populāri raidījumi. Viņa un viņas māte pēc tam pārcēlās uz Losandželosu, kur viņa tika izvēlēta lomai seriālā Draksela klase. Viņa ieguva savu izrāvienu lomu filmā Neizpratnē 1995. gadā un beidzot bija piepildījusi savu sapni kļūt par slavenu kinozvaigzni. Tam sekoja virkne veiksmīgu filmu, tostarp Meitene pārtraukta un 8 jūdzes. Viņa ierunāja varoņus animācijas seriālā Kalna karalis un filmā Laimīgās kājas, taču, kad viņa parādījās trilerī Mirusī meitene, fani sāka pamanīt, ka viņa emocionāli cīnās un šķiet ir zaudējusi daļu no savas aizrautības pret karjeru. Viņa parādījās vēl dažās filmās, taču viņas dzīve vairs nebija uz pareizā ceļa, jo 2009. gadā viņa atlaida no filmas Zvanītājs uzņemšanas laukuma, lai gan viņa noliedza, ka viņas līgums būtu pārtraukts. Viņas vīrs, Simons Monžeks, cīnījās ar veselības problēmām un viņa nācās hospitalizēt, un tas viņai radīja vēl lielāku spiedienu.
Vēlāk kļuva zināms, ka viņa tika atlaista sliktas attieksmes dēļ filmēšanas laikā, un tāpēc, ka vairākas reizes neieradās uzņemšanas laukumā, kad viņas klātbūtne bija nepieciešama. Viņas pēdējā intervija notika, kad viņa apmeklēja filmas Pāri gaitenim pirmizrādi. Viņa runāja par savu lomu filmā un izteica komplimenti intervētājai, pajautājot, vai nākamajā dzīvē būtu tādi mati kā viņai. Tajā gadā, 20. decembrī, Murphyja un Monžaks atradās savās mājās Losandželosā, kad viņi sāka piedzīvot elpošanas grūtības. Viņa izgāja ārā, lai ieelpotu svaigu gaisu, un pateica savai mātei, ka jūtas slikti un domā, ka drīz mirs. Gan viņa, gan Monžaks abi bija cīnījušies ar veselības problēmām, un daudzi cilvēki uzskata, ka viņi pārāk ilgi vilcinājās meklēt medicīnisko palīdzību. Tajā pašā dienā viņas sabruka mājā, un viņas māte izsauca ātro palīdzību. Viņu nogādāja medicīnas centrā, kur viņai sniedza palīdzību, taču galu galā viņa nomira. Tika konstatēts, ka viņa cieta no apusējas pneimonijas, kas netika ārstēta, un tiek pieļauts, ka pelējums mājā bija viens no veicinošajiem faktoriem. 5. vieta. Parasti slavenību pēkšņa nāve ir šoks, taču tā tas nebija aktiera Jamesa Vanderbīka gadījumā, kuram neilgi pirms nāves tika diagnosticēts resnās zarnas vēzis. Viņš dzimis Češīrā, Konektikudā, 1977. gadā, un savu mīlestību pret aktiermākslu viņš atklāja jau pamatskolā, kad tika izvēlēts lomai Lugā Jāzeps un brīnišķīgais krāsainais apmetnis. 15 gadu vecumā viņš pārcēlās uz Ņujorku, kur tika izvēlēts lomai Lugā Saules meklējumos. Viņš mācījās Češīras akadēmijā, un 1995. gadā viņš debitēja kinofilmā Angus, kas ir pieaugšanas komēdija. Pēc tam viņš iestājās Drew Universitātē, kur pievienojās vīriešu akapella grupai, taču pameta studijas pēc tam, kad tika izvēlēts lomai TV šovā Dosona līcis, kas padarīja Vanderbīku par plaši pazīstamu vārdu. Šovs guva milzīgus panākumus un tika rādīts 6 sezonas. Pēc tam viņš parādījās filmā Varsity Blues, kas arī saņēma augstus vērtējumus. Tas viņam atnesa MTV kinobalvu kā par labāko izrāvienu vīriešu lomā, un tas noveda pie vairākām lomām filmās, tostarp uzstāšanās filmās Šausmu filma, Džejs un Klusais Bobs atgriežas, Teksasas Rangeri un Amerikāņu psihopāts. Pēc tam sekoja šausmu filma Mēris un vairākas uzstāšanās televīzijā tādos šovos kā Neglītā Betija, Kā es satiku jūsu māti un Kriminālprāti. Viņš ieguva arī lomas kā balss aktieris animācijas seriālā Vampirīna un studijas Ghibli filmas Debesu pils angļu dublējumā. 2009. gadā viņš piedalījās šovā Dejo ar zvaigzni, kurā kopā ar savu partneri Emmu Sleiteri sasniedza pusfinālu. Līdz 2023. gada beigām James Vanderbīks bija saņēmis vēža diagnozi, taču viņš nolēma šo diagnozi paturēt noslēpumā līdz nākamā gada novembrim. Atklājot skumjās ziņas, viņš paziņoja, ka ir veicis pasākumus, lai risinātu savas veselības problēmas, un vēlāk tika atklāts, ka viņš ir izmantojis gan tradicionālo, gan holistisko medicīnu. Tas atstāja iespaidu uz viņa finansiālo stāvokli, un 2025. gadā viņš sāka izsolīt piečmatus no Dosona līča un Varsity Blues, lai palīdzētu sekt ārstēšanas izmaksas. Savā pēdējā intervijā, kas notika tā gada decembrī, viņš runāja par savu cīņu ar slimību, norādot, ka jūtas daudz labāk. Viņš bija sapratis, cik patiesībā ir stiprs, saskaroties ar savu diagnozi. Viņš piebilda, ka slimība bija viena no labākajām lietām, kas ar viņu jebkad notikusi, jo tā piespieda viņu mainīt noteiktus dzīves aspektus, kurus citādi viņš nekad nebūtu risinājis. Viņš mainīja savu uzturu un piebilda, ka sāka dzīvot šodienai. Vanderbīks arī slavēja savu sievu par sniegto atbalstu un uzsvēra, ka tieši pateicoties viņai, viņš joprojām ir dzīvs. 2026. gada 11. februārī viņš zaudēja cīņu ar slimību un aizgāja mūžībā 48 gadu vecumā. Viņa ģimene kopš tā laika ir uzsākusi GoFundMe kampaņu, kas ģimenes atbalstam ir savākusi gandrīz $3 miljonus. 4. vietā. Līza Leftai Lopesa, kura sākotnēji bija no Filadelfijas, kļuva par slavenu dziedātāju, tad pievienojās R&B grupai TLC, kurā viņa bija galvenais radošais spēks. Viņa ne tikai rakstīja daudzas viņa dziesmas, bet arī izstrādāja dažus viņa tērpus un bija lielā mērā iesaistīta viņa videoklipu veidošanā. Viņa ieguva iesauku Left Eye, pēc tam, kad Michaels Bivins, viņas draugs, teica, ka viņam patīk viņas kreisā šķībā acis. Grupas pirmais albums tika pārdots 6 miljonus eksemplāru, un viņi kļuva par R&B zvaigznēm vienas nakts laikā. Pēc šiem panākumiem Lopesa sāka satikties ar Andrē Raisonu, kurš tajā laikā spēlēja futbolu Atlantas Falcons komandā. Tomēr attiecības drīz vien sabojājās, un 1993. gada septembrī viņa apsūdzēja viņu vardarbībā, kamēr viņa dzīvoja Raisona mājā.
Lopesa bija cīnījusies ar alkohola atkarību, un 1994. gada 9. jūnijā viņa iemeta vairākus viņa dārgos sporta apavus vannā un aizdedzināja tos, atriebjoties par starp viņiem izcēlušos strīdu. Rezultātā aizdegās vanna, un drīz vien liesmas pārņēma arī pārējo māju. Viņa nebija sapratusi, ka jaunā vanna, kas nomainīja marmoru vannu, kur viņa arī bija aizdedzinājusi pēc tam, kad pieķēra viņu ar citu sievieti, bija izgatavota no stikla šķiedras, tāpēc viņa negaidīja, ka tā aizdegsies. Lopesa drīz tika apsūdzēta dedzināšanā, un viņai nācās samaksāt 10 000 naudas sodu, kā arī izciest 5 gadu pārbaudes laiku. Tomēr viņa un Risons turpināja satikties, lai gan attiecības vēl vairākus gadus palika nestabilas. TLC otro albumu Lopesa ietekmēja daudz mazāk, jo viņai bija jāatrodas rehabilitācijas iestādē, kamēr albums tika rakstīts. Viņa trešais albums tika pārdots vairāk nekā 14 miljonos eksemplāru visā pasaulē. Taču tas nozīmēja Lopesas dalības beigas TLC, jo viņa sāka justies neapmierināta kā dziedātāja. Viņa vairs netika izcelta grupas dziesmās, un dažos gadījumos viņa vispār nepiedalījās vokāli. Tas izraisīja konfliktus starp Lopesu un pārējām grupas dalībniecēm, un viņa izveidoja Left Eye Productions, kas meklēja jaunus talantus. Viņa nomainīja savu iesauku uz NIN, Mina, jeb Nina, kas nozīmēja jauna identitāte nav piemērojama. Pēc tam viņa piedalījās vairāku ievērojamu mākslinieku dziesmās, piemēram, Melānijas C, Donella Jonesa, NSYNC, Tonijas Braxtons un Keita Sveta, kā arī citu. Viņa izdeva solo albumu ar nosaukumu Supernova, un tajā bija dziesmas par viņas tēvu, attiecībām ar Raisonu un iepriekš nedzirdēts duets ar Tupaku Šakuru. 2002. gadā viņa plānoja izdot otro studijas albumu, taču viņai vairs nebija iespējas to paveikt pirms savas aiziešanas. Savā pēdējā televīzijas intervijā Lopesa paskaidroja, ka strādājot ar TLC, viņa paliks pazīstama kā Left Eye, bet visi pārējie viņas darbi jāpiedēvē Ninai. Viņa piebilda, ka cer ieviest mierīgu atmosfēru jaunajā ierakstu kompānijā, ar kuru bija noslēgusi līgumu. 2002. gadā viņa devās uz dziedināšanas ciematu Hondurasā kopā ar savu brāli, māsu un producentiem. Viņa arī filmēja dokumentālo filmu par Hondurasu un tās kultūru, kas uz viņu atstāja dziļu iespaidu. 2002. gada 25. aprīlī Lopesa un viņas viesi brauca ar nomas automašīnu, kad viņa zaudēja kontroli pār transporta līdzekli. Mašīna vairākas reizes apmeta kūleni, izmetot vairākus viņas pasažierus no automašīnas, un tā kā viņa nebija piesprādzējusies ar drošības jostu, viņa gāja bojā uzreiz. Lopesa bija vienīgā avārijas upure, un avārijas video materiāls vēlāk tika izmantots dokumentālajā filmā Last Days of Left Eye. Trešajā vietā. Ja kāds tev dotu padomu, izbaudi katru sviestmaizi, tas varētu šķist smieklīgi, taču tā tas nebija pēdējās intervijas laikā ar roka dziedātāju Warrenu Zevonu, kad viņš izteica šo frāzi. Savā pēdējā intervijā, kurā viņš runāja par to, cik maz laika viņam bija atlicis dzīvot pēc vēža diagnozes, vidusskolas laikā Zevons kopā ar draudzeni Violetu izveidoja folkroka grupu Lime and Sybil. Viņu pirmais singls, Follow Me, sasniedza 65. vietu Billboard popmūzikas topā, taču, kad viņu Boba Dylan dziesmas If You Gotta Go, Go Now cover versija neizpelnījās atsaucību, Zevons nolēma turpināt solo karjeru. Šajā laikā viņš strādāja kā sesiju mūziķis un reklāmas džingla autors. Viņš izdeva savu pirmo solo albumu Wanted Dead or Alive 1970. gadā, taču tas nepārdevās tik labi, kā viņš bija cerējis. Viņš atgriezās sesiju darbā un devās tūrē kopā ar Everlī brāļiem kā tausting instrumentālists. 1975. gadā viņš bija kļuvis neapmierināts ar karjeras progresa trūkumu un pārcēlās uz Spāniju. Tur viņš spēlēja mazā bārā, bet nākamajā gadā atgriezās Losandželosā, kur dzīvoja kopā ar grupas Fleetwood Mac dalībniekiem. Viņi piedalījās Zevona debijas albumā lielas ierakstu kompānijas paspārnē kopā ar grupas ērgļu dalībniekiem Lindu Ronštati un Boniju Reitu. 1976. gadā viņš izdeva albumu Warrens Zevons, ko daudzi uzskata par viņa labāko. Dziesmu vārdi atspoguļoja viņa cīņu ar atkarību, attiecības ar Marilynu Livingstonu un nepatīkamās dzīves puses Losandželosā. Excitable Boy. Zevona 1978. gada albums iespējams bija viņa veiksmīgākais, jo tajā bija dziesma Pamosties mazā Sūzija, kur vēlāk izpildīja Everlī brāļi. Pēc nākamā albuma neveiksmes Zevons atkal sāka lietot alkoholu un nelegālas vielas, un vairākus gadus viņš neradīja jaunu mūziku. Pēc rehabilitācijas Zevons pārvarēja savas atkarības, un 1987. gadā izdeva albumu Sentimentālā higiēna. Vairākās intervijās Zevons atzina, ka viņam nepatika konsultēties pie ārstiem, jo viņš no tiem baidījās.
Taču 2002. gadā, apmeklējot Edmontonas tautas mūzikas festivālu, Zevons sūdzējās par reiboņiem un viņam parādījās klepus. Viņš beidzot apmeklēja ārstu un viņam tika diagnosticēts vēzis, kas izraisīja recidīvu. Tiek uzskatīts, ka vēzi izraisīja tas, ka bērnībā viņš spēlējās sava tēva paklāju veikala bēniņos, kur bija asbests. Terapijas vietā viņš nolēma sākt ierakstīt savu nākamo un pēdējo albumu The Wind, kopā ar vairākiem labi zināmiem māksliniekiem, piemēram, Bruce'u Springsteenu, Joe Walshu, Tomu Pettiju un Donu Henliju. 2002. gada 30. oktobrī Zevons piedalījās raidījumā The Late Show with David Letterman savā pēdējā intervijā. Viņš izpildīja vairākas savas dziesmas un atzina, ka dzīves laikā viņam vajadzēja daudz biežāk apmeklēt ārstus. Tieši tad viņš ieteica izbaudīt katru sviestmaizi. 2003. gada 7. septembrī viņš nomira savas slimības dēļ, un viņam tika veltīti daudzi piemiņas vārdi no rakstnieka Stephena Kinga un Bruce'a Springsteena, kā arī daudziem citiem, kuri uzskata Zevonu par sava žanra leģendu. Otrā vietā. Savā pēdējā intervijā 2017. gadā slavenais mūziķis Toms Pettijs paziņoja, ka viņam nav plānu doties pensijā, jo uzskata, ka koncertēšana un mūzikas rakstīšana palīdz viņam saglabāt jaunību. Viņš zaudēja dzīvību tikai dažas dienas vēlāk, kas ļoti šokēja viņa fanus. Bērnībā Pettijam bija grūti saprasties ar tēvu, kuram bija grūti pieņemt, ka viņš ir kluss un ieinteresēts mākslā. Tēvs viņu bieži bez iemesla apsauca un dažkārt pat fiziski uzbruka. 1974. gadā viņš apprecējās ar Džeinu Bengjo, un tā arī vēlāk piedzima 2 bērni. 2 gadus vēlāk viņš kopā ar Maiku Kembelu un Benmontu Tenču izveidoja grupu The Epics, taču viņiem neizdevās atstāt iespaidu mūzikas pasaulē. Pettij pēc tam nolēma sākt solo karjeru, taču viņš kopā ar saviem bijušajiem grupas biedriem izveidoja grupu The Heartbreakers. Pēc debijas albuma izdošanas viņi devās tūrē pa Lielbritāniju, taču viņa otrais albums, You're Gonna Get It, guva daudz lielākus panākumus un iekļuva labāko 40. Viņu 3. albums tika pārdots gandrīz 2 miljonos eksemplāru, un arī 4. albums, Hard Promises, atstāja iespaidu uz viņa faniem un ieguva platīnas statusu. Viņi izdeva vēl 3 albumus, Long After Dark, Southern Accents un Let Me Up, kuri visi bija veiksmīgi. Pettij pēc tam kļuva par grupas The Traveling Wilburys dalībnieku kopā ar Bobu Dylanu, Rodžu Orbisonu, Jeffu Linu un Džordžu Harrisonu, un vairākas viņa dziesmas kļuva par tūlītējiem hitiem, kas joprojām tiek atskaņoti radiostacijās visā pasaulē. Viņa pirmais solo albums tika izdots 1989. gadā, un tajā piedalījās vairāki The Traveling Wilburys dalībnieki un citi mākslinieki, piemēram Ringo Starrs un Jeffs Lynns. Pēc vairākiem nākamajiem albumiem Pettij pievērsās aktiermākslai un debitēja komēdiju drāmā FM. Viņš parādījās arī filmā Radīts paradīzē, kā arī Gerija Šendlinga šovā un Larija Sandersa šovā. 1997. gadā viņš parādījās filmā Pasta vīrs, bet 2002. gadā piedalījās vienā no Simpsonijas sērijām, kā arī ieguva atkārtotu lomu animācijas seriālā Kalna karalis. Pēc šķiršanās viņš kļuva atkarīgs no nelegālām vielām, taču ar savas draudzenes Danas Jorkas palīdzību viņam izdevās atveseļoties. Pāris apprecējās 2001. gadā, un pēc tam viņš sāka praktizēt transcendento meditāciju, ko uzskatīja par ļoti noderīgu. 2017. gada septembrī viņš sniedza savu pēdējo interviju, kurā pauda sajūsmu par iespēju atkal sākt ierakstīt mūziku. Viņš piebilda, ka daudzi cilvēki viņam bija ieteikuši pārtraukt tik smagi strādāt, vismaz uz kādu laiku, taču viņš to nevarēja pieņemt. Viņš norādīja, ka, kad viņš aktīvi nestrādāja pie kāda projekta, viņš jutās atsvešināts, jo viņam dzīvē bija nepieciešams mērķis. Taču viņš atzina, ka ja kāds no viņa grupas The Heartbreakers biedriem saslimtu vai aizietu mūžībā, viņi visticamāk pārtrauktu darbību. Tajā gadā, 1. oktobrī, Jorks atrada Pettiju bezsamaņā un nereaģējošu viņu mājās. Viņa steidzami nogādāja UCLA medicīnas centrā Santa Monikā. Viņš tika pieslēgts dzīvības uzturēšanas iekārtām un nākamajā dienā, diemžēl, aizgāja mūžībā. Tika noskaidrots, ka viņš nejauši bija lietojis pārāk lielu devu no izrakstītajām zālēm un bija atlicis nepieciešamo ķirurģisko procedūru, jo bija pārāk aizņemts ar koncertu turneju. 1. vietā. Slavenais angļu dramaturgs Dennis Potters dzimis Dīna mežā, Gloucesterā, 1935. gadā. Viņš uzauga ogļraču ģimenē. Kad viņam bija 10 gadi, viņš pārdzīvoja smagu pārbaudījumu, kas vēlāk bieži tika pieminēts dažos viņa darbos. Viņš sāka savu rakstnieka karjeru laikrakstā Daily Herald, bet 1960. gadā izdeva savu pirmo grāmatu ar nosaukumu Mirdzošais zārks.
Tajā bija apkopotas viņa pārdomas par pārmaiņām, kas notika Anglijā, un viņa otrā grāmata, Mainīgais mežs, dzīve Dīnas mežās šodien, bija veltīta tam, kā mēdīji ietekmē Lielbritānijas sabiedrību. Pēc tam viņš parādījās skeču šovā Tā bija tā nedēļa, kas bija. Un 1964. gadā viņš kļuva par Leiboristu partijas kandidātu Hertfordšīras austrumos pret Deriku Volkeru Smitu. Bet viņš tik ļoti ienīda politisko procesu, ka pat nenobalsoja par sevi, un galu galā viņam neizdevās uzvarēt. Tā vietā viņš sāka koncentrēties uz televīzijas dramaturga karjeru, un 26 gadu vecumā viņam tika diagnosticēta psoriātiskā artropātija, kas izraisīja artrītu viņa locītavās. Viņam tika diagnosticēta arī psoriāze, taču viņš tomēr turpināja virzīties uz priekšu savā karjerā. Viņš debitēja kā televīzijas dramaturgs ar lugu Pašpārliecinātāts kurs 1965. gadā. Tā kā tajā bija iekļautas dažas detaļas par Deila Karnegija institūtu, viņam draudēja ar tiesvedību. Viņa nākamais darbs, kas saucās Alise, detalizēti aprakstīja attiecības starp Luīsu Kerolu un Alisi Lidelu, kura bija iedvesma Kerola grāmatai Alises piedzīvojumi brīnumzemē. Tas izpelnījās zināmu kritiku par pārlieku sensacionalizēšanu, galvenokārt no Kerola ģimenes puses. Pēc tam viņš sarakstīja labi novērtētus darbus, tostarp Celies kājās Naidžela Bartona un Balso par Naidželu Bartonu. 1981. gadā Poters tika nominēts Oskaram kā labākā adaptētā scenārija autors par savu scenāriju Padīs no debesīm, kas bija viņa pirmais filmas scenārijs. Pēc tam viņš uzrakstīja scenāriju filmai Sērs un Darva, un tā piesaistīja lielu uzmanību ASV, jo aktieru sastāvā bija arī dziedātājs Stings. Tomēr filma galu galā nespēja atstāt iespaidu, taču viņas scenārijs filmai Gorkija parks Poterkungam atnesa Edgara balvu, ko pasniedza Amerikas detektīvu rakstnieku ģilde. 1985. gadā viņš uzrakstīja scenāriju miniseriālam Maigā ir nakts, un viņš izmantoja savu psoriāzes diagnozi kā iedvesmu 1986. gada darbam Dziedošais detektīvs. Televīzijas seriāls Melnās acis nespēja atstāt iespaidu un pat izpelnījās kritiku, tāpēc Potera kungs nolēma uz kādu laiku attālināties no televīzijas. Viņš turpināja rakstīt scenārijus un filmu scenārijus, taču tā kā viņa projekti nespēja atstāt iespaidu, viņam sāka rasties grūtības atrast atbalstu nākotnes darbiem. Pēdējā filma, kurā viņš sniedza savu ieguldījumu, bija 1994. gada filma Pusnakts filma, kurā Potera kungs ieguldīja 500,000 mārciņu no savas naudas, taču tā tika izlaista tikai pēc viņa nāves. Poters devās uz savu pēdējo interviju 1994. gada martā, pēc tam, kad viņam tika diagnosticēts aknu un aizkuņģa dziedzera vēzis. Viņš runāja par to, kā pēc diagnozes dzīvo pilnībā šajā brīdī un norādīja, ka vēlētos pabeigt savus pēdējos divus projektus – Cold Lazarus un Karaoke, ko viņam izdevās pabeigt pirms aiziešanas mūžībā tajā gada 7. jūnijā. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu lietas kursā par visiem mūsu nākotnes video. Bet mans vārds ir Taināts un tiksimies nākamajā reizē.